Sveicināti, mīļie pedagogi! Šajā video es vēlos pastāstīt, kas ir pakāpeniska adaptācija un kāpēc tā vispār ir nepieciešama pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī kāda ir pedagogu uzdevuma un kāda ir vecāku uzdevumi. Mans vārds ir Simona Dimanta, esmu bērnu psihologs pāraudzībā. Ikdienā es strādāju savā privātpraksē, konsultēju vecākus un bieži dzirdu šos stāstus, ka vecāks ir izdarījis savu darba daļu, bet, diemžēl, šī adaptācija ir bijusi pārāk strauja, kas ir rezultējies tajā, ka bērns ir kļuvis emocionālāks, ir noticis attīstības regress, bērns sāk slimot. Un ļoti bieži tiek teikts, ka tā ir norma, ka visi bērni to piedzīvo, bet tā nav norma. To visi bērni piedzīvo tieši tāpēc, ka šī adaptācija notiek nepareizi, neatbilstoši bērnu psihiskas spējai tolerēt to spriedzi, kurā viņš ir ielikts. No piesaistes teorijas mēs zinām, ka bērns iejūtās un ir atvērts pasaulē, kad viņš ir blakus savai piesaistes personai, drošam cilvēkam, un, diemžēl, pedagogs nav drošā persona tad, kad bērns ar viņu satiekās. Bērnam ir jāiepazīst un jāuzzina, ka tā ir droša persona, un tas nenotiek strauji bērnu atstājot, jo arī no piesaistes teorijas mēs pat nevēlamies, ka bērns uzticās visiem pretīmnācējiem, un, diemžēl, pirmajās dienās pedagogs tiešām ir kā svešs cilvēks, kā jebkurš cits cilvēks, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi rūpīgi pieiet šim jautājumam par pakāpenisku adaptāciju. Es pati strādāju bērndārzā pirms 4 gadiem, un arī tur šajā bērndārzā pedagogi nezināja, kā īsti veikt šo adaptāciju, kas tad ir jādara pedagogiem, kas ir jādara vecākiem, un te es pastāstīšu galvenās lietas, kas ir jāņem vērā. Šeit stāstīšu tādu skaisto ideālo variantu, kā tam tiešām būtu jābūt, un es zinu, ka to var ieviest, jo arī tajā bērndārzā, kur es strādāju, to ievies, un es dzirdu, ka arī ļoti daudz citi pedagogu izglītības iestādes ievies šo pieeju, jo šī pieeja ir ļoti palīdzoša un atvieglo tādu emocionālo slogu gan pedagogiem, gan vecākiem, gan bērniem. Bieži vien, dzirdot tos vārdus pakāpeniska adaptācija, uzreiz nāk prātā, ka tagad būs 2-3 mēneši, vecāks staigās pakaļ, un kad tad bērns vispār iejutīsies. Nē, ja mēs veicam pakāpenisku adaptāciju atbilstoši un pareizi, tad tieši otrādāk šis laiks samazinās, bērns ātrāk iejūtas un labāk jūtas, neslimo, neveidojas emocionālas grūtības, un bērns ir atvērts bērndārzam. Tas, ko es redzu, ka bērndārzos savā ziņā kaut ko līdzīgu dara, bet kas notiek, ir pārāk strauja šī atdalīšana. Un ir bērndārzi, kur ļoti strauji tas notiek. Burtiski bērns atnāk, viņu atstāja un uz to stundu raud vai neraud, tā viņš tur ir. Šī nav veselīga pieeja, un šis ir tas, kas pagarina šo adaptācijas procesu. Arī šeit Latvijā ir veikti nelieli pētījumi, kur ir redzamas salīdzinot šīs grupas, kur ir pakāpeniska adaptācija, kur vecāks varēs nākt līdzi un kur nē. Un ir redzams, ka tur, kur vecāki varēja nākt līdzi, bērni ir ātrāk iejutušies un ir emocionāli apmierinātāki, priecīgāki un iesaistās arī aktivitātēs, kā tur, kur nav šī pakāpeniska adaptācija notikusi. Tātad sākšu stāstīt par to, kā notiek pakāpeniska adaptācija. Pirmkārt, jau pirmā daļa ir tā, ka vecākiem ir jāsagatavo bērns. Šeit es nestāstīšu to, kas ir jādara vecākiem. Man ir kurs par to, kā veiksmīgi uzsākt bērndārza gaitus, un aicinu vecākus to noklausīties. Es šeit sākšu stāstīt no tās dienas, kad atnāk vecāks uz izglītības iestādi kopā ar bērnu. Un šajā gadījumā es pieņemu to, ka šajā situācijā nav variants, ka 20 bērni sāk iet bērndārzā 1. septembrī un ir 20 vecāki. Šeit es runāju arī par to, jau pieņemu, ka šeit ir sadalīts, kā bērni nāk. Vai nu šis bērns pievienojas jau esošajai grupai, vai tiek sadalīts, ka bērni ir piemēram pa 5 vai 7, un tad pēc laika atkal pievienojas nākamā grupiņa. Tātad šeit nav tas variants, ka 20 bērni un 20 vecāki nāk vienlaicīgi. Tātad atrunājot šo, dodamies tālāk pie pakāpeniskas adaptācijas. Vecāks ar bērnu atnāk uz bērndārzu, pirmkārt vecāks izsteigā koridoru, parāda, lēnu garu iedzīvos, un abi kopā iet vai nu iekšā telpā, kur bērns dzīvosies savā grupiņā, vai varbūt tas notiek arī laukumiņā. Bieži izmanto šo pieeju, un arī, kad es strādāju bērndārzā, mums bija gana daudz vecāki, kuri tieši izvēlējās nākt ārā, tad, kad bērni dzīvojās, jo tur ir brīvāka vide, nepiespiestāka, un bērns ir vieglāk iejūtās. Un tad turpina nākot iekšā, un ja bērns vēlas, piemēram, arī pāēst, tātad var būt abi šie varianti.
Bet Zviedrijā ir tā, ka vecāks nāk ar bērnu visas dienas garumā. Tātad no rīta atnāk, viņiem gan tā diena ir īsāka, viņiem nav līdz 7 vakarā, viņiem ir līdz 4, un tātad vecāks ir visu dienu vai vismaz pusdienu ar bērnu visas dienas garumā klāt, bet ar izņēmumiem, un es tagad stāstīšu to, ko es redzu, kas nenotiek izglītības iestādēs, un patiesībā tā ir viena maza nianse, kuru vajadzētu iekļaut, lai šī pakāpeniskā adaptācija notiktu raitāk. Un atgriežamies atpakaļ, tātad vecāks atnāk ar bērnu, viņi ieiet grupiņā kopā, un tas, kāds ir pedagoga uzdevums, pedagogam ir jāsveicinās ar vecāku, jāsveicinās ar bērnu, var parādīt apkārt, kā te ir tur daudz mātiņas, tad dzīvojas bērni, jūs smalcināt, viņi sauc tā un tā, var pajautāt bērniem, kā viņus sauc, un vecāks atbildēs, jo tas ir mazais bērniņš. Sasveicināties, var teikt vecākiem, ka vecāki droši var dzīvoties pa telpu, papētīt telpu un aicināt arī bērnu, ja viņš vēlas, viņš droši var aiztikt mantiņas, skatīties grāmatiņas, jūs varat piedāvāt kādu grāmatiņu. Jums ir jābūt laipnam, bet nav arī jābūt pārspīlēti ar tādu lielu sajūsmu, ko es arī esmu nereti redzējusi, kad es eju uz novērošanām, kad nereti pedagogi mēdz būt šausmīgi sajūsmināti, lielā priekā un sajūsmā, vai cik jauki, ka tu esi mums atnācis. Nu tā īsti nav, un tīpaši tie bērni, kuriem patīk vispirms pavērot un pēc tam doties un pētīt, viņi vēl vairāk ierausies sevi. Vienkārši jābūt cilvēkam kā cilvēkam, jo bērns jau pēc tam ir iepazīst, ka šis cilvēks ir dažādāks, un tas atkal radīs šīs grūtības. Tātad ir jābūt tādai personībai, kāds pedagogs arī ir, nepārspīlēt ar to, ka ir pārāk jautrs vai pārāk izklaidējošs. Ja tāds ir, tad ir, ja tāds nav, tad vienkārši tāds nopietns cilvēks, laipns, nopietns cilvēks. Un tas arī viss, tāds arī bērnam ir vajadzīgs, nevis tur šausmīgi augstas šīs emocijas. Sasveicinās, ievada, pastāsta, un viss vecāks iet dzīvojās. Vecāku uzdevums savukārt ir, ka viņš iet pēta šīs grāmatiņas, mantiņas kopā ar bērnu, bērns varbūt rokās, abi apskatīties. Vecāku uzdevums ir tomēr bērni pa laikam nolikt zemē, lai bērns arī pats iet, būs bērni, kur jau uzreiz aizskries. Un tas, ko var darīt, ka vecāks ieņem kādu vietu tieši šajā grupiņā, un tad tur sēž, un turpatās arī ir, kamēr bērns dzīvojas un spēlējas. Un bērns visu laiku pa laikam var arī veidot interakciju. Un šeit nereti ir jautājums, vai vecāks drīkst ar bērnu runāt. Jā, drīkst vecāks ar bērnu runāt, tomēr, kas ir jāskatās, lai vecāks izolēti nespēlēs tikai ar bērnu tādējādi, bērnam vispārībā neveidojot to iespēju spēlēties ar citiem bērniem, vai būt blakus citiem bērniem, vai vienam pašam pētīt. Šis ir vecāku uzdevums sajust, un tomēr arī pedagogam, ja viņš ir blakus un redz, ka iespējams bērns skatās, bērns grib iet, tad arī vecākam teikt, jūs varat droši kur paskatīties grāmatu, pasēdēt, un tikmēr bērniņš varbūt tās var arī padzīvoties, kad jūs, un šo arī ļoti svarīgi teikt, kad jūs vecākam varat pajautāt, kad rekur pārunāsim dažas lietiņas un paskatīties, kā bērns rēģē, ja vecāks pieceļās un ko bērns dara. Un ja bērns tā kā satrūkstās un saraudās, tad noteikti vecāks ņem šo bērnu, un tad viņi apsēžās un pavada ar bērnu kopā laiku. Bet ja bērns tā kā nekādīgi nesarēģējās, tad var tā kā arī vecāki paaicināt malā un teikt, ka rekur bērniņš droši var padzīvoties, un jūs varat pasēdēt šeit, kamēr bērniņš dzīvojās. Un tajā stundas laikā, kur notiek tā pakāpeniskā adaptācija, ka vecāks jau pirmajā dienā pa īsiem brīžiem iziet ārā. Tur notiek tā pakāpeniskā adaptācija. Nevis tas, ka bērnu atved uz stundu un nākamajā dienā viens pats, vai, piemēram, pasēž 5 minūtes un tad uz stundu atstāja. Es nezinu, no kurienes nāk šis pieņēmums, ka šādi būtu jādara uz stundu bērns viens pats jāatstāja. Tā ir mana tāda hipotēze, ka varbūt tas ir saistīts ar to, ka šis pētījums svešā situācija, kur bērnus atstāja un tad atnāk atpakaļ, bet šajā, ja tas tiešām tā ir, tad šajā svešajā situācijā, kas ir pētījums par piesaistēm, tur bērnu atstāj uz 5–7 minūtēm, nevis uz stundu, un pat tur ir redzams, ka jau pēc šīm 5–7 minūtēm, ka bērns jau pat ar drošu piesaisti emocionāli rēģē, tāpēc mēs vienmēr bērnu sākumā burtiski atstājam uz minūti, uz 2, 3, 5. Kā tas notiek? 15, apmēram 20 minūtes vecāks dzīvojas turpat tās grupiņā, tad kādā brīdī vecāks saka, es aiziešu pazvanīt vai es aiziešu uz labierīcībām, un tad vecāks iziet ārā. Ja bērns ļoti emocionāli raud un reaģē tajā brīdī un ar tiešām milzīgām emocijām, nē, vecāks nekur neiet, vecāks nomierina bērnu, paliek turpat. Pēc kāda laika atkal saka, es reku uz brītņu malā paiešu. Nevis iet tad ārā, bet paiet malā, tālāk pazvanīšu vai uzrakstīšu ziņu. Un tad sākumā veido nelielu distanci. Un tad, ja bērns labi reaģē,
vienmēr vecāks aiziet atpakaļ pie bērna, un tad padzīvos nedaudz ar bērnu, ja tas bērnam nepieciešams, un tad saka, es iziešu tagad ārā līdz toaletēm, būšu atpakaļ. Principā ir jāgaida tas signāls, kad bērns nereaģē ar lielām, spēcīgām emocijām. Tas nav pareizi, ka mēs bērnu atdalam, kad ir lielas, spēcīgas emocijas. Šeit ir vairāk pamatojumi, kāpēc tā daru, ka tas tiek pieņems, ka tas ir normāli. Viens no tiem ir tas, ka vecākiem ir pārāk cieša šī saikne ar bērnu, un tā rezultātā bērns vienkārši neatdalīsies, bet ja bērnam ar vecāku ir cieši saistība un vecāks ir trauksmains vecāks, šī strauja atdalīšanās patiesībā rada vēl sliktāku rezultātu, nevis labāku rezultātu. Bērnam var pacelties vēl augstāka trauksme, jo viņš jau ir pieredzis būt tajā ciešajā saiknē. Jā, tā ir problēma, tā ir vecāka problēma, bet ar strauju atdalīšanu tas nepalīdzēs. Visbiežāk šie bērni daudz slimo, un arī vecākiem rodas tāds neatbilstošs priekšstats, un ja cilvēkam ir šī trauksmainā piesaiste, tad šo labo pieredzi iegūst tikai caur tādu drošu vidi, kur mēs attiecamies droši, skaidri un paredzami, ne arī gluži tā kā uci-puci, bet skaidri, konkrēti un tieši, tā kā nestrauji tā kā bērni raujot ārā no rokām. Un, tad tas vecāku uzdevums ir tajā pirmajā dienā jau ik pa laikam iet ārā, iekšā ārā, un vērot pēc tā, kā bērns reaģē ar emocijām. Ja bērns nereaģē ar šīm emocijām, kad vecāks atnāk atpakaļ, vecāks paliek atkal 5-10 minūtes, un pēc laika saka, es izjošu ārā uz bišķi ilgāku laiku, uz 5 minūtēm. Ja, piemēram, iepriekšējais bija 5, tad uz 10 minūtēm, un vecāks iziet uz tām 10 minūtēm, un viņš atgriežas atpakaļ pēc tām 10 minūtēm, pat ja bērns labi jūtas. Un tad atkal vecāks atgriežas, turpatās paliek. Nākamā diena ir 2 stundas vai 3 stundas, atkarīgs no tā, kāda bijusi pirmā diena, cik ļoti bērns ir reaģējis. Ja bērns pirmajā dienā daudz emocionāli reaģēja, kad vecāks devās projām vai gāja uz otru istabas pusi, tad, protams, ka nākamā diena būs īsāka. Un šādā formātā tad katru dienu vecāks ir klātesošs, ja notiek aktivitātes, vecāks iesaistās šajās aktivitātes, piemēram, ja ir brokastiņas, kur ēd, vai ja ir rīta aplītis, tad vecāks viņā iesaistās. Bet tas parasti notiek tādā 2., 3. dienā. Pirmā diena parasti ir īsāka diena, un šajā pirmajā dienā tipiski arī nāk tieši uz to laiku, kad ir visinteresantāk, kad notiekās brīvā rotaļāšanās, taču savukārt tiem bērniem, kur ir regulārie bērni, viņiem vairāk patiks tieši tur, kur ir skaidrs norādes, nevis tur, kur ir tā brīvā spēle, jo šie bērni jutīsies drošāk, kur ir konkrēti pateikts, kas ir jādara. Tātad tas var būt ļoti dažādi, neobligāti vienmēr jānāk uz šo spēlēšanos, katrs bērns ir jāizjūt. Un tātad, ja mēs veicam šo pakāpenisko adaptāciju, ja palīdzam bērnam iejusties pakāpeniski, tipiski šeit arī ir tas, ka pietiek ar tām 3 dienām, lai bērns būtu gatavs viens palikt. Tas nenozīmē, ka viņš ir iejuties pilnībā, bet viņš jūtas droši. Tas ir tas uzdevums. Mums bērnam ir jāparāda ar vecāku klātesamību, ka bērns jūtas droši labi, un pedagoga uzdevums ir visu laiku veidot interakciju. Ne tikai ar bērnu, bet arī ar vecāku parunāties, kā viņiem iet, kā no rīta pamodās, kas ir tas, kas bērniem garšo, kādas grāmatņas lasa vai nelasa. Tā kā izveidot šos jautājumus, ko var uzdot, kas parasti ir standarta jautājumi, tie ir parasti par bērnu, un tā komunikācija vecākam ar pedagogu, un tas, ka bērns to redz, arī iedod to sajūtu, ka šis ir drošs cilvēks. Var būt situācijas, kad, piemēram, vecāks iet ārā, un tad bērniņš nērni saraudās, tad noteikti pedagogs drīkst paņemt bērnu un arī pamīļot un mierināt, jo tas iedos arī bērnam to ziņu, ka šis cilvēks ir drošs un vecāks uzticas šim cilvēkam, bet es noteikti neteiktu un neatbalstītu, ka, ja bērns ir histērijās, lielā histērijā un daudz raud. Protams, ka ne visi vecāki vēlas vispār vēl paši iet līdz bērnam un nejūtas arī ērti. Lielākā daļa vecāku nezina, ko darīt tieši grupiņā vai ko darīt ārā. Viņi vienkārši nezina, jūtas neērti. Tāpēc arī ir situācijas, kad, piemēram, pedagogi grib ieviest šo pakāpenisku adaptāciju, bet savukārt vecāki īsti nezina. Tas ir tāpēc, ka vecāki negrib, tāpēc, ka viņi nezina, ko darīt. Un tad, ja šī pirmā sapulce, kas visbiežāk ir vēlams, lai notiek tieši pirms bērns nāk bērndārzā, vai pirms bērns sāks nākt bērndārzā, un tad vecākiem pastāstīt, kas viņiem ir jādara, jo lielākajai daļai vecāku, kuriem ir viens bērns, viņiem ir pirmā pieredze, un jā, varbūt viņi nav klausījušies nevienu kursu un pat nezina, ka tas ir jādara, jo tomēr mēs dzīvojam tādā vidē sabiedrībā, kur šķiet, ka tas ir pieņemami normāli, kur bērns ies uz bērndārzu, jā, viņš paraudās,
Un, jā, tas ir tā pieņemama, bet tomēr tas tiešām nav. Tā nav šāda te norma, un ir ļoti svarīgi, ka vecāks ir klātesošs, lai bērns arī labāk iejustos un arī iesaistītos šajās aktivitātēs, un kopumā arī tie grupiņā mazā būtu bērni, kuri ir neapmierināti, kuri ir emocionāli apbēdināti, un bieži vien arī tiek teikts, ka kā tad jutīsies tie bērniņi, kuriem nenāk līdzi vecāki, tad šajā gadījumā, ja mēs pieņemam, ka šī pakāpeniska adaptācija, tad būtu jābūt tā, ka grupā ir tie bērni, kuri jau ir iejutušies, un viņiem īsti nav nepieciešams, ka vecāks ir līdzās. Jā, varbūt tās kāds nedaudz paliks tāds sašķis, tāpēc, ka nav līdzi vecāks, bet ja viņš jau ir pakāpeniskajā adaptācijā, un vecāks ir bijis klātesošs, tad viņš jau jūtas droši ar pedagogu, un pedagogs var pamierināt un pažālt to, jā, tev arī patīk būt ar mammīti. Un lielākoties bērni ļoti ātri arī nomierinās. Un tas, principā, ir viss par šo pakāpenisko adaptāciju, kā tai būtu jānotiek. Un ja mēs šo te veicam šādā formā, tad arī bērni iejūtās un neveidojas tas, ka bērni histēriski raud, ka ir jāņem histēriski raudoši bērni no rokām. Tas nav atbilstoši, tas nav pareizi, tas neatbilst piesaistes teorijai, un mēs zinām, ka šī pakāpeniska adaptācija var būt veselīgāka un noteikti arī radīt krietni tādu patīkamāku adaptācijas sākumu arī skolotājiem, pedagogiem un arī vecākiem. Ļoti ceru, ka šis skaidrojums palīdzēs, un ierodas jautājumi, tad droši var rakstīt un jautāt.